Lūkšana par maldos esošo atgriešanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Visaugstais Dievs, valdniek un visas radības radītāji, kas visu piepildi ar savu varenību un uzturi savā spēkā. Tev, visu žēlīgajam mūsu kungam, mēs, necienīgie, pateicamies, jo tu nenovērsies no mums mūsu pārkāpumu dēļ, bet liec savai žēlastībai nākt pār mums. Tu mūsu pestīšanai esi sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu un pasludinājis savu neizmērojamo lēnprātību pret cilvēku dzimumu, jo tu gribi un gaidi, lai mēs atgriežamies pie tevis un topam pestīti. Nokāpis līdz mūsu būtības vājumam, tu stiprini mūs ar sava svētā gara visspēcīgo žēlastību, iepriecini ar glābjošo ticību un pilnīgu paļaušanos uz mūžīgo svētlaimi, un vadot savus izredzētos uz debesu ciānu, sargātos kā savu acu raugu. Kung, mēs apliecinām tavu lielo un neizteicamo cilvēku mīlestību un žēlsirdību. Taču, redzot daudzas ļaunuma izpausmes, mēs tevi, visu žēlīgais Kung, sirsnīgi lūdzam. Uzlūko savu baznīcu un redzi, ka neraugoties uz to, ka tavu pestījošo evaņģēliju esam ar prieku uzņēmuši, tomēr iznīcības un kaislību nezāles pie vieniem dara šo prieka vēsti mazauglīgu, bet pie citiem neauglīgu. Un pieaugot nelikumībām, vieni ar ķecerībām, citi ar šķeltniecību, pretojas tava evaņģēlija patiesībai. Tā, atraidīdami tavu svētību, atkāpdamies no tavas baznīcas un pakļaudami sevi tava vissvētā vārda tiesai. Visu žēlsirdīgais un visu varenais, neliec savai dusmībai līt pār tiem. Kung Jēzu Kristu, esi žēlīgs, tava baznīca lūdzas, turot tevi par savu valdnieku un pestīšanas piepildītāju. Apžēlojies par mums, ar savu spēku stiprini mūs pareizajā ticībā, ar savu gaismu apgaismo maldos esošo saprātu, lai tie atzīst tavu patiesību. Mīkstini viņu apcietinātās sirdis un atver ausis, lai tie pazītu tavu balsi un atgrieztos pie tevis, mūsu pestītāja. Izlabo, Kung, viņu maldus un kristīgai dievbijībai neatbilstošu dzīvi. Dari, lai mēs visi svēti un šķīsti dzīvotu, un lai tādējādi pestījošā ticība iesakņotos mūsu sirdīs un nestu tur augļus. Kung, nenovērs no mums savu vaigu, dod mums atkal savas pestīšanas prieku, un dod arī, Kung, savas baznīcas ganiem svētu centību un rūpes par maldos esošo atgriešanu. Piepildi nomaldījušos ar evaņģēlija garu, lai viņi, tevis vadīti, sasniegtu ticības pilnību, cerību piepildīšanos un patiesu mīlestību. Un tā kopā ar taisnajiem debesu spēkiem slavinātu tevi, mūsu Kungu, Tēvu un Dēlu un Svēto garu,
mūžīgi mūžos. Āmen!